simboliski laikam sanāk, kad arī 22 gadu laikā notiek pirmā sporta konference. Protams, es no savas puses un no savas sporta veidu pārstāvjiem apsveicu visus šajā dienā. Bet sākumā es no beigām, varbūt tās dažos vārdos, es neiziešu garumā to, ko Linārds teica par sporta klašu izveidošanu, par sporta internātu izveidošanu. Tad, kad es strādāju Aizputs vidusskolā, kadreiz, es atceros, manā audzināšanas klasē bija bērni, tātad Aņusa audzēkņi no visas Latvijas gandrīz. Viņi koncentrējās vienu brīdi, teiksim, Vaņots internāts skolā, runa par handbolu, ja? Un šeit atnāca, es atceros, man bija tāda audzēkņa Fomina, ja? Un, teiksim, tā ir ļoti vērtīga lieta, un par to var padomāt. Vienkārši, kāpēc man tas iekrita arī prātā? Daudzi liepainieki man ir lūguši, gan rados, gan pazīstamos, ir teikuši tā, nu jā, 50 km mazliet pa tālu ir, lai varētu tikt pie tāda unikāla sporta veida kā pie šaušanas. Jūs saprotiet, šaušana, nu kā, kādreiz Liepājas rajonā bija 9 šautavas, ja? 9 šautavas. Tagad ir palikuši šī teritorijā 1. Nu, un šaušana no praktiskā viedokļa nedomāju, ka es gribu, pa varu, jā, neiet uz to sporta veidu, nākt uz šaušanu, bet šaušana praktiskais veids ir tāds. Jebkuram cilvēkam gandrīz dzīvē iznāk pieskarties šim sporta veidam, sākot ar medniekiem, pēc tam ar robežsargiem, ar armijniekiem, ar teiksim, personīgo aizsardzības veidu. Tas ir tāds veids, vai ne, teiksim, kurš ir vajadzīgs. Un kāpēc gan nevarētu mēģināt? Varbūt tas tik tiešām, tāpat tās arī citos sporta veidos, vai ne, varbūt ar tādu internātu skolu vai internātu izveidot Aizputē. Pa pārējo man tikpat kā nav ko piebilst, kad vienīgais, ka var novēlēt tik vienam gan novada ierīnas pilsonim, gan sporta darbiniekam, gan skolotājiem, sporta skolotājiem ar sirds, teiksim, ķerties pie darba un lai līdz nākošajai olimpiādei mēs vēl pārstāvēt ar vismaz vēl vienu, varbūt 2 sporta veidiem. Tātad, salīdzinot ar to, kādos mēs piedalījāmies šī gadā. Tātad, pamatā tie varētu būt sporta veidi, kuri ir kultivēti sporta skolā. Jo nav jau noslēpums, ka, teiksim, tikai ar sporta skolas sistēmu varam izaudzināt augstas klases sportistus, tālāk, kurus novirzīt uz sporta internāta skolu, Murijāņu, tālāk uz valsts izlasēm un tā tālāk. Tātad man būtu tāds novēlējums. Nākošais. Man būtu vēl tāds nepieskārās vēl tādam jautājumam, es nepārmetu nevienam skolotājiem, fizkultūras skolotājiem, sporta skolotājiem, bet varbūt tās vajadzētu lielāka sadarbības starp sporta skolotājiem un sporta skolas treneriem. Kādā sakarībā? Kas pārvalda vislabāk bērna fiziskās attīstības līmeni vai spējas, vai pēc viņa tā pēc viņa uzbūves, pēc fiziskās sagatavotības, pēc viņa auguma tā tālāk. Tas ir sporta skolotājs. Vajadzētu sporta skolotājiem tā. Tas būtu labs vieglatlēts, ja? Skatīties, kādi viņi vecāki bijuši, ja? To novirzīt uz vieglatlēti. Visi vieglatlēti nevar būt. Tā tad ir ar dažādām, teiksim, novirzēm, vai neteiksim, vai viņš ir dūšīgāks, tādu viņam daba ir devusi. Tos novirzīt, teiksim, atkal uz nākošo sporta veidu. Tā kā, piemēram, bucinieks, viņš saka, nenāk uz to novus vairs, tas novus iznīkst. Uz šahu, uz dambret ar laikam neiet jaunieši, ja, necenšas. Novirzīt viņus uz turien. Cits piemērots ir bumbu spēlēm,
basketbolam. Nu, nevar jau visi būt volejbolisti, kurš ir 1,6 m, 1,7 m zēns, nu kas tur pa volejbolisti iznāks? Es domāju, volejbolā 1,8 m tas ir pats minimums, vai neteiksim, kas varbūt saspēļu vadītājs vai kas. Nu, tāda sadarbība bez novēlētu ciešāk. 3 pamatnovirziens un jaunajā programmā, tas jau ir skaidrs, kad pilnīgi atbalstāms un tas ir nepieciešams. Tātad pirmais ir bērnu, jauniešu, tātad jaunatnes sporti, ja? Nākošais ir augstklases sports un 3. sports ikvienam. Tātad tur ieskaitot Alfreds tā uztraucās, kur ta palika tas veterāns sports. Nu, tur tas paveids varētu būt arī pa veterāns sportu, protams, ja? Tātad mans novēlējums var būt tāds, kad no pašas pirmās klases, arī bērnu dārzā jau jāiesaist bērni ir fiziskās aktivitātes. Tas varbūt kādam ir apnicis jau, kad es, piemēram, aizbrauciet, kas nav bijuši tagad beidzamā pusgada laikā uz Lāžas skolu, ja? Kā tur ir sporta pilsēti, kā viņi varētu, es nezinu, kā ir Linārds viņu nosaucis, viss tās rotaļas, tās rāpšanās, viss. Nu, tas ir kaut kas tāds, neteiksim, kas bērnam nepieciešams. Kas tur notiek pēc stundām? Tur 2 batuti ir, neteiksim, kur lēkā, viens liels, viens maziņš. Tur skolotāji netiek galā. Tās viss ir fiziskās aktivitātes. Tātad pie katras skolas varētu kaut ko, kādas iespējas. Un izrādās, ka tie līdzekļi, tas jau bija laikrakstā aprakstīts, ka tie nav, tie ir, kā varētu teikt, saziedot līdzekļi. Tātad ar aktivitātēm sadabū līdzekļus, un tas nav no pašvaldības līdzekļiem, tas nav no valsts līdzekļiem, es tā sapratu, vai neteiksim, viss tā pilsētiņa. Tāda var būt pie skolas ārpusē, ja pie kura laukuma. Tāda var būt arī sporta telpās. Nav noslēpums. Bērni, jaunieši dzer, jaunieši pīpē, jaunieši ir palikuši salīdzinoši. Es pats nostrādāju 10 gadus skolā, salīdzinoši ļoti vāji, fiziski vāji. Pievilkties pie stieņa, piedodiet man. Puišeļi atnāk, un neteiksim, šaut vai ir stiens vēl no rūtiņa laikiem, tur ierīkots. Labi, pievelcies vienreiz. Viņš nostirnās. Labi, tak sāc. Otrais nostirnās, nevienu reizi, piedod. Un tad mēs vēl noliekam šito bijušo komunismu, neteiksim, GDA. Un tas bija tā vajadzīgs, ka tur vajadzēja 7 vai 9 reizes par kādiem pirmās pakāpes pievilkties. Slikts, kas bija? Nākošais, tas valsts ir vainīga arī valsts politika. Armijā nav jāiet obligāti. Nav jau nekāda motivācija, ka, teiksim, man jābūt fiziski stipram, jāgatavojas ir dienestam armijā. Man nav. Man ir tāds uzskats, ka ir tāda, teiksim, bērniem daudziem ir, es viņiem saku, tev jau ir tas karotas sindroms. Tātad karot, lai ēst, lai paēst, ja? Tā simboliski es to izsaku. Tik daudz tev spēki ir, bet vairāk nevar. Ko tad mēs gribam, neteiksim, tad mēs runājam plāns, kaļam, neteiksim, līdzekļus, cik tad dos, neteiksim, pašvaldību līdzekļus iedos un sportam, bet kam tad dos? Lūk, un bērni paliek vien mazāk līdz ar to, kad iedzīvotāji mazāk, un to vajadzētu tā pie skolām padomāt. Tas ir skolu direktoru uzdevums, un neteiksim, kā skolu direktors, tas fizkultūras skolotājs to nevar, neteiksim, viņš var iet un teikt, vajadzētu tur to, vajadzētu to. Es zinu, kad Aizputs vidusskolā, kad skolotājs Stieri bija tajos laikos uztaisījis pie katra groza tur pievilkšanās un vingrošanas sienas saucamās, un tur puiši arī lauzās un nevarēja laist iekšā. Tur nelaimes jau notika, neteiksim, ar starpbrīžiem, ka nav uzraudzība. Bet, viņš tomēr kaut ko darīja lietas labā.